Diena savu trauksmi beidz, saule pāri tundrai rit, dziesma viņai garām steidz. Lai skan sī dziesma par spīti ziemelim, kā ērgļa spārniem pāri kalniem lai trauc, jo mūsu dziesma nes sveikas dzimtenei. Mūsu dzimtā sēta visus atgriezties sauc. Zaļa zāle Zemgales noskaņās. Šeit ir zaļš, apakš manā kājā, man pazuda mīļais draugs, kur es viņu ņemšu. Man pazuda mīļais draugs, kur es viņu ņemšu. Šeit un te, iekš tā lielā pulkā, būs kā neviens mani, kas mani mīlēs. Būs kā neviens mani, kas mani mīlēs. Vai tad tu mani vairs nepazīsti, vai tad tu mani vairs nemīlē? Vakar teici jāgājā, šodien atkal nē. Es zinu, kad tu mīlē man, tik negrib sacīt tavakā. Tādēļ gribu iet tevijā, un tev savu roku stiet. Tādēļ gribu iet tevijā, un tev savu roku stiet. Vien kur zemniecis noskaņas ir zaļs zāles. Šur zaļš, apakš manā kājā. Šur zaļš, apakš manā kājā. Man pazuda mīļais draugs, kur es viņu rašu. Man pazuda mīļais draugs, kur es viņu rašu. Šis rokais puisis, tas man kauži patīk. Šis rokais puisis, tas man kauži patīk. Šitas rokas sniegšu, un pēc savu saušu. Šikar kaku ķeršos, salvi nobučošu. Pirmā teici jā, nu tu saki nē, nu tu gribi iet projām, mani atstāt vienu. Ja tev patīk meklēt citos, mani vairs neskaties. Ja tev patīk meklēt citos, mani vairs neskaties. Protams, arī latgaliska zaļa zoļa. Zaļa zoļa, apakš manā kājā. Es tu zoļi meklējamā meklēju savu draugu. Es tu zoļi meklējamā meklēju savu draugu. Šitais puiš līdz kalniem sorgiem, šis man kauži pārtē. Ajajā, tralalā, šis man kauži pārtē. Ajajā, tralalā, šis man kauži pārtē. Aprīcīsi paspēdējis, vai tu esi ēstais. Ajajā, tralalā, vai tu esi ēstais. Ajajā, tralalā.
Kārli Vicemēni. Zila zāle, zaļa zāle, apakš manā kāja, la-la-la-la-la, apakš manā kāja. Tas, ko zāle samīdīs, tas, ko ļaudu pametīs, la-la-la-la-la, tas, ko ļaudu pametīs, tas, ko ļaudu pametīs, tas, lai meklē citu, la-la-la-la-la, tas, lai meklē citu. Šitais visīs nāvī man pie, tas man daudz un kalpi, la-la-la-la-la, tas man daudz un kalpi. Bet mūs visie ļaudī redzē, kā mēs mākam dansot, la-la-la-la-la, kā mēs mākam dansot. Viens mēģis puikas staigāja gar meža malīti. Viens mēģis puikas staigāja gar meža malīti. Viņš iegāja dziļā mežiņā un rūc kā balodīts. Viņš iegāja dziļā mežiņā un rūc kā balodīts. Kādēļ tu man atstāji? Ak, mīļā, mana mīļākā, kādēļ tu man atstāji? Mēs bijām kopā sasieti ar vienu man tīklī. Mēs bijām kopā sasieti ar vienu man tīklī.
Tuni, skani, kur zeme tev zvana vārdi, embūte alsunga, kandava bārta, zaļu mežu sienas, zila mēle venta, nograndi, nīgrande, atdindi renda, jūra zvanu šūpo no abi malām, aizduna dundaga sventājas galā, kazdanga, tērande, īvande, skrunda, dūni, zvani, bandava, rīts tava stunda.
Rīga, tu latviešu Roma un Meka, lielceļi vies uz tevi un tekas, pļaumalās notraucot klusumu ziediem, vilcieni steidzas uz tevi pa sliedēm, vilcieni steidzas un plūstot caur tiltiem, Daugava glauž tevi ūdeņiem siltiem. Rīga, tavs vārds mūs kā sudraba stīga, aicina, vilina, sauc, ak tu Rīga! Rīgas kungi brīnījās, nu kā tā, kur meitinas torza būja trādra lalā, trādra lalā.
tas kungi brīnījās, nu kā tā, cik naudiņas tas maksāja, tra-ra-la-la, tra-ra-la-la-la. Pilnus sieku zelta naudas, nu kā tā, Kailu puisi piedevami, tra-ra-la-la, tra-ra-la-la-la, tra-ra-la-la-la.
Reigu Rīgā labā dzīvošana, Oktajā, Fruntajā, Rīgā labā dzīvošana, Oktajā, Fruntajā, Rīgā labā dzīvošana. 5 brāļi, viena māsa, kur dosim, nedosim, Oktajā, Fruntajā, kur dosim, nedosim, Oktajā, Fruntajā, kur dosim, nedosim, dosim Rīgas celiņai, kur mēs visi tiksamies, Oktajā, Fruntajā, kur mēs visi tiksimies, Oktajā, Fruntajā, kur mēs visi tiksamies. Sirdi kumeli, pāri gāja jauni puiši, visiem sirdi kumeli. Pretī nāca jaunas metas, raimas citu sardīgām. 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 Būsi mana vai nebūs, būsi mana vai nebūs. Ja tiešām mana būsi, pirkšu zelta krecenti, pirkšu zelta krecenti. Aicinu uz skatuves kā pirmos, es aicinu deju autorus, Daci Advilioni no Rīgas, zemgalieti Diānu Kavari, ļoti izpildi no Vidzemes, viņa gan ir devusies jau tālāk uz nākamajām svinībām, kurzemnieci Zandu Mūrnieci. Pasaules pilsoni ar Latgali dvēselē Juri Goguli. Zanda Mūrniec, jā, vajadzēja, protams, pa sarkano paklāju, tad vēl varēs noiet, jā. Siedi Zandai. Kurš neiedev ziedu Zandai? Siedi Zandai. Mūsu īpašā pateicība zelta siediņa absolventei. Šoreiz viņa bija mūziķu menedžere. Viņa nav šodien kopā ar mums, jo viņa ir Latvijas radio. Tā ir Līga Robežniece, bet sūtam viņai sveicienu. Sveicam un
Pateicamies arī mūsu lieliskajiem muziķiem. Kristīnai Kārklē Kalniņai, Zanai Sniķerei, Džūtī Staltei, Andrim Grumpei, Andim Kučniekam, Edgaram Kārklim, Ērikam Zepam un viņu šī vakara virsvadonim Mārtiņam Viļevskim. Brīnišķīgais skatuves iekārtojums šodien mūsu profesionālo māmiņu rokās, un tās bija Ieva Lāce un Evija Bērziņa. Paldies! Laikam atkal kaut ko iekārtot. Tā tas varētu ir. Jā, lūdzu! Roši, mēs sākumā paklāju. Nu, vajag pamēģināt, vajag. Ne, atkal pārīgās. Jā, un, protams, paldies arī mūsu tehniskajiem puišiem Rihardam Kauliņam, Albertam Levicam un Edvīnam Lieturkam. Kā jau ierasts visus šos gadus kopā ar jums bija es, Alma Šteina. Bet te lūk mūsu šī vakara īstenieki, gaviļnieki, saimnieki un strādnieki. Dejotāji, manas rotaļas dejotāji ar 8. grupas pārstāvjiem. Skolotāja Dzindra un 7. grupa. Vajag nākt, Dzindra, vajag nākt, 7. grupa kaut kur ir noslēgusies. Jā, droši. 7. grupa. Skolotāja Mairita, kā zināms, tie viņus mīlumiši 6. grupa. Skolotāja Maruta un 5. oranžā grupa. Ceturtā grupa un skolotāja Inga. Skolotāja Elīna un 3. zaļā grupa. Brašie Violeta rozā, 2. grupa un skolotāja Valentīna. Tautas deju ansamblis Rotaļa ar savu vadītāju arī sietiņu skolotāju Diānu. Skolotāja Dace ar vecāko sudraba stīgu grupu. Un zelta sietiņa pagātnē, tagadnē un arī nākotnē. Skolotāja Vaiva ar saviem mazdēļiem.
Tad mums ir arī daži oficiāli apsveicēji, un, protams, visi pēc tam, kas vēlās apsveikt, arī laipni aicināti. Bet kā pirmo es lūkšu puišus uz skatuves, jo mēs esam saņēmuši sveicienu no Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas. Tev par pilsoni pasaule nedaru, kaut man kabatā pases un kartes, jo es zinu, ka jābūt man Latvijā. Septembrī, novembrī, martā. Daiga Mieriņa sveic mūs Latvijas Republikas proklamēšanas 106. gadadienā. Tagad es aicinu uz skatuves Latvijas Nacionālā kultūras centra direktori Signi Pujāti, un uz skatuves ar mums jau ir latviešu skatuviskās tautsdejas eksperte Zanda Mūrniece. Ļaujiet, zelta sietiņieši, pateikt jums vislielāko paldies par tik lielisku koncertu. Uzgabalēsim viņiem. Paldies! Un skaidrs, ka bez skolotājiem, vecākiem, pašiem brīnišķīgiem bērniem dažādās paudzēs, kur jūs rādījāt savu sniegumu, ir skaidrs, ka tajā ikdienas darbā grūti būtu iztikt bez koncertmeistaru palīdzības. Tāpēc Latvijas Nacionālais kultūras centrs zvaigžņu godarakstu vēlas pasniegt arī zelta sietiņš koncertmeistarei Valentīnai Popovai par ilgadēju, nozīmīgu un pedagoģisku ieguldījumu latviešu skatuviskajā tautas dejā un sveicot zelta sietiņš jubilejā. Paldies jums, sirsnīgi! Ja ļausiet, tad līdzās visiem apsveikumiem arī mīļā Baiba mazs uzmanības apliecinājums par tavu mūžu ieguldījumu zelta sietiņa un dejotāju Latvijas un mūsu visu labāk. Un Dace, tev arī paldies. Ir lieliski redzēt, ka notiek pārmantojamība, vai ne, Baiba? Es ceru, ka tu esi ļoti lepni par gan saviem bērniem, mazbērniem, un man liekas, ka zelta sietiņš jau tev arī sauc par mammu un vecumu mammu. Dace, bet šoreiz tev arī paldies. Paldies! Paldies, bet tagad es aicināšu uz skatīs Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpildirektori Agru Bērziņu. Es atvainojos. Paldies! Mēs nākam divatā kopā ar kolēģi Aiju, deju eksperti. Ir svētki pēc krietni padarīta darba. Zelta sietiņa saime, ģimenes, vecāki, vecvecāki, krustvecāki, brāļi un māsas, visiem dejotājiem un dejotājām. Jums patiesi ir izdevies šis gads priecināt, radīt skaistus svētkus sev. Pēc krietni padarīta darba, pēc krietniem mēģinājumiem, kur droši vien jums ir bijuši brīvajās dienās, kad gribētos pasauļoties vai aizskriet pie draugiem, bet neko darīt. Jubilejas gads ir jubilejas gads. Un deja zelta sietiņā ir tā vērtība. Šodien izbaudot jūsu sezonas, jubilejas sezonas noslēgumu, mēs ik viens varējām pārliecināties par spēku, par radošumu, par cēlumu, iznesīgumu, par jūsu idejām, kuras dzīvo gan skolotājām, Dacei un galvenais Baibai, gan koncertmeistarēm, kuras rūpējas par jums ikdienā,
par tērpu pārziņiem, par šuvējiem, par gludinātājiem, par visiem. Paldies VF kultūras pilī, kur uzticējusies ir un uztic savu godu zelta sietiņam, jūsu mājām, lai jums būtu silti, labi, mājīgi, lai jūs justos droši. Un šodien jubilejas koncertā es gribu sveikt, mēs kopā ar Aivu sveiksim, tādus īstenos balstus, kas stiprina, kas dara spēcīgu zelta sietiņu. Es atvainojos, kaut ko tik nenobuksti. Aiva panāca man blakus. Es tā iegrima puišos. Un šodien pirmais pušķis no mums, no Valsts izglītības satura centra, no Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku saimes ir jaunākajai jubilārei, skolotājai Mairitai. Un šeit ir skolotāja Baiba jums. Jūsu jaunībai, jūsu elegancei, jūsu starojumam un tai milzīgajai enerģijai, kas jūsos mājo. Turiet stipru sevi, savu veselību, savējos, jo jums vēl ir par daudz ko rūpēties. Mazais sveiciens no mums! Un kurš tad ir uzaudzis, dzimis un uzaudzis sietiņā? Tā ir Dace. Dace. Tu taču arī esi mūsējā, stiprinot deju skolēnu deju svētku tradīciju. Gan darbojoties mākslinieckajā padomē, gan izdejojot, radot un dodot savas dejas citiem Latvijas bērniem. Paldies, Dacīt! Es jau gandrīz uzminu uz pungalviem šoreiz koncertmeistarei Valentīnai. Atkal, neko nevar darīt, jo es zinu, ka jūs esat 3, bet šobrīd esat jūs pirmā. Paldies jums! Ļoti daudz grupas, ļoti daudz dejotāju, to jūs paši zinat, cik jūs daudz esat, bet mūsu sveicieni turpinās. Es gribu teikt paldies deju skolotājai Ingai. Paldies skolotājai Elīnai. Programmas piepriecināja. Paldies otrajai koncertmeistarei Marutai. Un šodien ir tā reize, kad mēs gribam sveikt arī jaunos skolotājus. Sveicam Diānu. Skolotāju Diānu. Un paldies skolotājai koncertmeistarei Dzintai. Lai svētki turpinās un dejot prieks staro. Paldies! Paldies! Bet tagad sveic Rīgas valsts pilsētas pašvaldības, Rīgas domes, izglītības, kultūras un sporta departamenta kultūras pārvaldes pārstāve Laila Baumane. Labvakar, jubilāri,
Labvakar, skatītāji, vecmāmiņas, māmiņas, tēti. Kā jūs redzat, dziedu pasniegšanai es esmu sadarvējusi 2 zelta sietiņa dāmas. Bet vispirms Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departamenta vārdā es sveicu zelta sietiņu 65 gadu jubilejā. Un novēlu, lai katram mazam bērnam, kurš nāk dejot uz sietiņu, lai viņš izaug par to stalto latviešu skatuviskās dejas dejotāju, kādus mēs šodien redzējām. Bet tas nav viss. Vēl spēku, izturību, pacietību es novēlu kā dejotāju. Kā tā 3 gadus mazā meitene, kur aizveda deju skolotājam, un kura vēl dejo, un dejo vēl tagad. Un vēl radošu garu, daudz skaistas dejas es novēlu kā sava brāļa māsa. Ginta ceļš kopā ar sietiņu bija tāda laba laiksprīdi, radošais un dzīves. Un vēl es novēlu trakas idejas, skaistus koncertus, kā visu VF kultūras pils deju kolektīva draugs, atbalstītājs, fans, lai šis nams arī turpmāk ir jūsu stiprā pils. Bet šodien šeit un tagad man tiešām ir liels gods un iespēja sveikt Rīgas pašvaldības vārdā un būt lepnai, ka Rīgā ir šāds kupls un tradīcijām bagāts kolektīvs. Lai jums nekad neizsīkst radošais gars, lai ir daudz jaunu deju un spožu un vidzošu koncertu gan uz šīs, gan uz citām skatuvēm Latvijā un pasaulē. Meitenes izvēlējās 1 ziedi baibai, 2 tacai. Daudz laimes dzimšanas dienā! Paldies! Bet tagad es došu vārdu mājas saimniecēm, Ziemeļrīgas kultūras apvienības direktorei Lienai Kubeļus un amatieru kolektīvu koordinatorei Ilonai Orlejai. Mēs vienmēr varam vairāk, pat tad, kad liekas, ka vairāk vispār nav iespējams. Un tieši tā ir arī ar dejošanu. Un dejošana pati par sevi vienmēr vairo enerģijas pieplūdumu. Un uz laimi visīsākie ceļi ir ļoti maz. Visīsāko ceļu ir ļoti maz, bet dejošana ir viens no tādiem. Un tāpēc es visiem zelta sietiņu dejotājiem un pedagogiem novēlu, lai jums vienmēr ir tik daudz tās dejas pozitīvās enerģijas, ka jūs esat patiesi laimīgi. Baiba, vai tu gribi kaut ko teikt? Es nezinu, vai tu gribi. Es neesmu sagatavojis runu šoreiz, jo viss vēl turpinās. Tur ir tā lieta, ka nekas neapstājās. 15. decembrī mūsu mazie izdejos Ziemassvētkus. 17. būs mūsu mīļie absolventi. Un tad jau sākās dziesmu svētki, kuros mēs piedalīsimies, es ceru, vismaz ar 3 programmām. Un tātad, kas mums atliek? Izturēt. Un es tā domāju, laikam jau tas mūsu nosaukums, ka mēs esam zvaigznājs, uzliek mums pienākumu būt mūžīgi, jo zvaigznāji jau nezūd. Tātad manās mīļās zvaigznītes, lielās un mazās, es esmu bezgalīgi jums pateicīga, jo viena lieta gan ir skaidra. Es viena pati neko neizdarītu. Visi jūsu, gan skatītāji, gan priekšnieki, ar kuriem es strīdos bez pārtraukuma, ja?
Nu, ko lai dara man tāds raksturs? Ar saviem pedagogiem, kur arī nevienmēr ir apmierināti ar to, kad es viņus dzēnu uz priekšu. Bet, diemžēl, es domāju, ka tāds ir mūsu dejotāju liktenis vienmēr būt ierindām. Nu, tad man mīļie uz priekšu. Dzīvosim. Paldies! Un, kā jau Baiba teica, nekas jau nebeidzās, jo 17. janvārī būs. Tas nu gan būs pēdējais postskriptum koncerts, kurā uz skatuves būs gan šī brīža zelta sietiņa dejotāji, gan mēs, tie, kas sietiņā dejoja pirms 10, 20, 30 un starp citu ir arī daži no pašiem pirmsākumiem. Tā kā uz tikšanos 17. janvārī!